Sveiks, draudziņ! Šis būs stāsts par gaismu, kura spēja vienot cilvēkus pat visgrūtākajos laikos un drosmi, kas pārvar visdziļākos tumsas brīžus. Tas ir stāsts par ceļojumu uz gaismu, ne tikai debesīs, bet arī cilvēku sirdīs. Tas viss aizsākās tālā piekrastes zemē, kur viņi maigi skalo Liepājas pludmales un vējš nes sāļumu smaržu pāri jūrmalas kāpā. Šeit dzīvoja meitene vārdā Inga, kuras sirds bija piepildīta ar nezināmo, sapņiem, ilgām un cerībām, kas pārsniedza ikdienas horizontu. Viņas sirds bija piepildīta ar nezināmo, un viens no tiem aizveda viņu piedzīvojumā, kas spēja izmainīt pasauli. Viņa bija pazīstama ar savu siltumu un spēja saskatīt pasaules noslēpumus. Vienu dienu Inga izlēma sekot savai intuīcijai, ļaujoties ceļojumam, kas viņu aizveda ne tikai tālu no mājām, bet arī dziļi viņas pašas būtībā. Šis piedzīvojums, kas sākotnēji šķita vienkāršs, pārtapa par pārbaudījumu, kurā viņai bija jāmācās pārvarēt savas bailes, atrast spēku un ieraudzīt gaismu, kas mīt ikvienā no mums. Uzsākot gaitas, viņa neviļus satiek vīrieti, citu ceļotāju ar līdzīgu misiju vārdā Dainis. Tālāk viss notiek negaidīti ātri. Viņa ceļojums ved uz augsto kalnu, kur viņa atklāja, ka saules gaisma nav pilnībā izdisusi, tā apslēpta cilvēku sirdīs. Ar kopīgām pūlēm Inga un Dainis palīdz cilvēkiem atmodināt sevī gaismu, kas ne tikai atjauno saules mirdzumu debesīs, bet arī rada jaunu cerības un siltuma sajūtu visā pasaulē. Kad saule atgriezās debesīs, viss šķita atdzīvojams. Cilvēki sāka smaidīt biežāk, un Liepājas pludmale piepildījās ar prieku un dzīvību. Tomēr Inga un Dainis jūta, ka viņu ceļojums vēl nav galā. Kalnā viņi bija pamanījuši noslēpumainu taku, kas veda dziļāk iekšzemē uz mežu, kur vējš čukstēja stāstus par seno koku gudrībām un pazudušām laiku dziesmām. Inga, sajutusi kaut ko neparastu, sacīja Dainim: "Saules gaisma ir atgriezusies, bet šķiet, ka daba mums rāda jaunu ceļu."